Šoreiz mans uzdevums bija atšķirīgāks no manas ikdienas, un tas bija vērot, bet neiejaukties. Es nevienu neiespēdojos, šis apģērbs ir diezgan spontāni izvēlēts. Es, piemēram, tur redzu arī bītliņus, es tur redzu killerus. Kristaps jauns, atraktīvs, mazliet nezināja, ko un kā darīt, bet bija atvērts visām idejām, gatavs darīt visu. Tā pavisam citu lietu. Paturcēt. Viņa izvēlējās sev un savam instrumentam ļoti atbilstošu tērpu, garo kleitu, kas izceļ viņas lielisko augumu. Garais vakartērps, ar ko es arī visērtāk jūtos spēlējot. Ikdienā es nesāju tomēr īsākus kleitus un svārkus. Turklāt man ļoti patīk tas, ka viņš ir spilgts un redzams. Komunikābli zināja, ko grib, kādas krāsas, kas viņai patīk. Viņa zināja, kā viņa grib izskatīties bildēs. Ļoti viegli strādāt. Es gribētu, lai viņa kaut ko uzvelk drusku gaistošāku, nedaudz tādu meitenīgāku, jo viņai tik ļoti piestāv vieglums. Manuprāt, tā piestāv pie klavieru talstiņiem, un es izvēlējos arī gaišāku kaklaroti, jo tā atdzīvina. Visradošākais darbs pagaidām metām notis gaisā, netradicionāli fotografējām, studijā atradām klavieres, tām spēlējām un darījām baigi forši. Man prieks, ka viņš izvēlējās nevis melnu uzvalku, bet viņš izvēlējās pelēcīgu. Man patīk šāda krāsa. Varbūt kreklu es viņam ieteiktu, it sevišķi pavasarī, tagad izvēlēties kādā citā tonī. Jauns puisis gribēja vairāk jautrākas lietas, arī zināja, ka grib izstīties fotografijās gan nopietnas, bet tomēr jautrs, ja man teica, ka pāršā bildēs nekad neizstās nopietnas. Mēs pamēģinājām gan tā, gan tā. Arī šoreiz Sabīne apmēram zināja, uz kuru pusi skatīties. Dzied. Es gribēju klasisku tērpu, melnbaltu. Manuprāt, tas atbilst tam, kāda es esmu. Esmu ļoti klasiska, es mīlu klasisku apģērbu, tāpēc arī tāda izvēle. Un to mēs arī mēģinājām parādīt, arī likām dziedāt. Viņi arī to darīja, viņai arī tās fotogrāfijas vislabāk patika, kur dziedi, jo tomēr, ja cilvēks parāda, ko viņš nodarbojās, viņš bieži vien vairāk mēdz atbrīvoties. Un paldies Dievam, kas Niedze izvēlējās šo sarkano un zaļo salikumu, kas ir tādas Frīdas Kālo krāsas. Un paldies Dievam, ka viņa atlika atpakaļ žaketīti, kurā viņa izskatījās pēc bankas darbinieces. Labo plats. Superzvaigznes, taču vēl ko viņas vēlās. Lai gan sākumā šķita, ka būs grūtāk, bet tiklīdz atvērās viss ļoti strauji notika. Un tiklīdz bija tādas pirmās jau bildes, ko viņi pat redzēja, jā, šī man tiešām patīk. Viņam piestāvētu arī tāds casual stiliņš, kas arī ir ļoti klasisks, teiksim, un atbilstošs viņa mūzikas instrumentam un arī formātam. Mēs domājam ārpus rāmjiem un izkāpām ārā pa logu. Burtiski mēs izkāpām uz jumta un uztaisījām pavisam citādākas fotogrāfijas, jo bija tāds ceļš, ka to var izdarīt, un arī viņš ļoti arī nāca pretī. Un, manuprāt, albuma vārciņš ar saksofonu, vannu un egli būtu lielisks, lai piesaistītu skatītāju uzmanību. Super, ļoti labi.